kad ienācu šeit, es sapratu un jūtu, ka es esmu beidzot mājās. Cilvēks jau pierod pie dažādām vietām, un savs svētums ir visās vietās, kur mēs strādājam, kur top mūsu lomas un kur mēs atdodam savu sirdi un emocijas, bet ir kaut kas tāds, kas stāv augstāk. Man liekas, ka mana atgriešanās šeit, man ir kaut kāds svēts notikums manā mūžā. Man tādu nemaz nav tik daudz bijis. Izņemot lielas pirmizrādes, kas ir izdevušās, bet ne visas jau ir izdevušās. Tā tad arī nav daudz bijis. Tā kā man atgriešanās šeit bija manis pašas izlolota un izauklēta. Kad es ienācu pa šīm durvīm, es sajūtu, ka te ir kaut kas jauns. Un visu laiku sekojot tam, man ejot augšā pa tām lielajām kāpnēm, patikās domāt par šo asketisko foje ar smukajiem, naivajiem zīmējumiņiem un cilvēciņiem. Tas man izsauc ļoti tādas mīļas emocijas. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi uzrunājoši, un tur nav nekādas greznības. Un tas ir tik asketisks tāds variants, un tās kāpnes, kas ved uz augšu, un ved un noved pie tām svarīgajām durvīm, kuras, kad mēs atveram, tās ir Dailes teātras skatītāju zāles durvis. Un te bija savu kārtību. Es, kad ieeju tajā zālē, man vienmēr prātā patiesi iekrīt acīs tā 4. rinda. Tā bija tā svētā rinda Dailes teātrī, kurā drīkstēja sēdīt tikai Edvards Smiļģis, viņa tie dombiedri, kas piedalījās izrādes veidošanā, un tie, kurus viņš uzaicināja panākt pie viņa, un ar ko viņš gribēja parunāties. Un tas bija tāds uzaicinājums, bet tā es netiku ievērojis, ka darba laikā šajā rindā kāds būtu sēdējis no kolektīva jebkurš cilvēks, un kur tu nu vēl jaunie cilvēki. Tā bija tāda svēta rinda. Man arī nācās par šo jautājumu ciest vienreiz. Es mēģinājumu laikā bija atļausies, tā kā nebija zālē gaismas un tumšs bija, un man tur redzēja, ka tā rinda ir brīva, ja gribējās apsēsties un paskatīties. Tas bija Annas Karēņinas laikā, mēģinājumu laikā. Un pēkšņi, nezinu, no kurienes parādās Smiļģa stāvs kaut kur zāles dibenā, un tāda tumsā tāda balss, barga balss atskan, kas tur sēž. Un es nevaru saprast, kam viņš to jautā. Viņš jautāja man, kāds tur sēž. Un es saku, es. Un viņš teica, kas tad te tāds svarīgs, es sēžu. Nu, jūs nezināt kārtību, kāda ir teātrī. Un es domāju, ko es tādu esmu izdarījusi. Un viņš man palūdza iziet ārā. Un es jūtos tik apkaunot. Visus skatos aptur darbību, mēģinājumu. Man bija tāds kauns. Es izgāju ārā, es ārkārtīgi rūkti raudāju. Pēc tam lejā sūdzējos Emīlam Mačam, mūsu studijas vadītājam, kas bija ļoti pieejams un mīļš cilvēks mums jau studiju laikā, kur nu vēl pēc tam, kad mums nāca pirmie sarūktinājumi un neveiksmes ar lomām. Mačiņš teica, nu, kur tu skriesi? Es teicu, es iešu prom, es vairs nenākšu, es ar šo rupjo cilvēku negribu kopā strādāt. Milzīgi iedomājos, ka tas ir rupšs cilvēks, kā viņš ar mani apietās. Es apvainojos ļoti. Un Mačs man teica, nedara tā, noslaukt mudīgi asaras un nerāda vispār, ka tu esi raudājusi. Nedrīkst rādīt. Un ej tūlīt augšā, kamēr tu neesi jau saukta. Un es uzkāpu augšā, iegāju kulisēs, tepat pa mūsu augstajām stāvajām trepēm augšā. Es kāpu augšā pa tām 2 augstajām trepīm un uzkāpu un iegāju tur pa tām durtiņām.
Tur pašlaik kaut kas tiek strādāts, un es arī nostājos savā maliņā, kur man laikam būtu bijis jābūt, tur tāds deju iznāciens samēģināja un tā, un Erika Ferdas strādāja tajā brīdī, un Smiļģis jau pamana, viņš visu, ko manīja, viņš bija tik viltīgs, viņš visu, ko pamanīja, viņš visu, ko zināja, ko viņš ir izdarījis. Un viņš arī noteikti nojauta, ka tur ir bijis raudāšanas brīdis, jo acis bija aizpampušas, jo raudājies šausmīgi ilgi un ārprātīgi sirsnīgi. Un tad es padomāju šī tādu izpūtību, tādu iedomību, kas tur būtu. Bet tādas bija meitene. Un man tāds bargums nebija nekad nācis pār manu galvu. Un es gribu sacīt, ka Smiļģis bija bargs cilvēks savā audzināšanas veidā. Un viņš tomēr, saka, Erika, tā, šito pār, tā. Un paņem tad izliekās, ka nekas nav, viņš tā to pār, un šito Erika, un tā šitos te, tā. Izvelk tur uz priekšu, lai tur kāds ierauga, ka es tur esmu, vai kā tur nav nekāds nozīmes, man tagad šodien liekas, bet tam bija ārkārtīgi nozīme, ka viņš, kā saka, gribēja tev pateikt paldies, labi, ka tu esi atnācis vietā, ka tu neesi aizlaidies. Toreiz, kad es ienācu, es brīnījos, kā te var sasēdēt 15 sievietes šajā telpā, un bija tādas izrādes, ka visas bija aizņemtas izrādē. Kā to var izdarīt, kā var koncentrēties? Kad mēs esam 2, 3, man ir tik daudz sevi jāmobilizē, lai es varētu saņemt sevi, kas man ir jāizsaka. Tā ir tomēr ļoti sarežģīta māksla, šī teātra māksla, kam mēs kalpojam. Tas nav kā ienākt uz ielas un rullēs vaļā, kā tāds vulgārs izteikts. Rullē bez domāšanas, ja. Tas nekā nesanāk. To nevar. Praksa ir pierādījusi arī manā dzīves gaitā, kad tas ir tik ārkārtīgi svarīgs process, un tad daudz jāpieliek tādas pūles. Un šeit vienmēr valdīja, ka te neviens, kas nāca no ārpuses un sasveicinājās, lai tur novilkt metālīti tur tajā mazajā telpiņā, tad, ja pateica labvakar, tad pateica tā, bet samērā klusu, ievērojot, ka cita jau grimējas, cita nāca agrāk uz teātri. Piemēram, Lilija Žvīgula nāca ārkārtīgi agri uz teātri un ļoti ilgi gatavojās izrādēm. Un vispār tajā laikā aktieri nāca ļoti agri uz izrādēm. Un mēs arī bijām iemācīti nākt agri uz izrādēm. Un tad, kad bija izrāde, tad tas cilvēks bija nodevies tā izrādē, kad visas pārējās dāmas un neko neviens pajautāt, neko, ja gribēja kaut ko vai pateikt, vai ko tad rādīja ar zīmēm. Lilita apģērbjās, sataisās, aiziet augšā. Vienbrīdis kā ir Lilita, un tagad viņa varēja atelpt tā. Bet tas nebija grūti. Tas bija pat patīkam, ka tu ar savu tādu līdzdalību vari tam cilvēkam, tai kolēģei padarīt to savu lielo uzdevumu, kas viņai šovakar piekrīt, ka tu vari veicināt. Un tas šeit ir noticis, šīs telpās, to nekāda nevar aizmirst, ka ielu te nedrīkstēja ienest. Un ielu nedrīkstēja ar zaļstieru skatuves uznest, kaut vai tā kārtība ar apaviem. Smiļģis pats staigāja čībiņās. Un no visiem aktieriem prasīja. Visos mēģinājumos, nemaz nerunāju par izrādēm speciāli skatos, kur mēģinājumos čībiņās. Neviens negāja uz skatavs ar ielas kurpēm. Kaut arī viņš nespēlēja tā izrādē. Nedrīkstēja ne skatuves strādnieks, neviens nākt uz skatuves ar ielas apaviem. Tas bija aizliegts, tas bija pats par sevi saprotams, ka to darīt nedrīkst. Ka tas skaitījās šausmīgs grēks. Tā ir dīvaina sajūta. Tas gan ir šāva
vecuma šīs gadsimtas cilvēkiem gandrīz visiem. Kā mēs būdām tādā vecumā kā es, ļoti spoži atceramies to, kas bija toreiz, pirms 50 gadiem, bet mums ir diezgan grūti atcerēties to, kas bija aizvakar vai pirms nedēļas. Tas ir visiem. Tas ir ļoti bioloģiski kaut kā iestādīts, bet arī te jau saistīts ar ko citu. Tās ir atmiņas, kas saistīts ar emocijām. Te nav neviena brīža šajā teātrī, kas nav saistīts ar emocijām. Par to mēs varētu runāt garu un daudz. Bet Smiļģim bija tā brīnišķīgā izjūta, ka viņš juta, kas viņam vajadzīgs viņa inscenējumos. Viņš meklēja aktierus, kas ir piemēroti. Viņam patika aktieri ar lielām balsīm, ar ļoti graciozu kustībā un arī emocionāli, un, nu, protams, paklausīgi, padevīgi. Es nācu no lauku dzīves, no lauku vides, un diezgan laba bija man ienākšana pilsētā. Tādā vidē atkal, kur šeit tad viesojās tādos vakaros mākslinieku un dzejnieku un dziedātāji. Tā kā man tāds sajaukums manī bija, tas dabas cilvēks ar tādu kaut kādu kultūras slāni, kas man tur tā bija, un es to ļoti kā ķēru uztvēru, tā kā soklīts. Nu, tas acīm redzot arī kaut kā notiktu tālāko virzību, tas interesi, un vēl nonākot šādā atmosfērā, šādā teātrī, kur viss likās tik vilinoši, tik skaists, tik burvīgs. Te taču bija daudz asaru un sviedru un neveiksmju un aizvainojumu un skaudības. Tā ir laime, kā tev bija te laimīgi ienākt šajā brīnišķīgajā mākslā, kur es tomēr uzskatīšu par augstāko, ko man dzīvē ir laimējies pildīt, augstāk par kino, kas pats par sevi ir pievilcīgi, bet vērtības es esmu sakrājis tieši teātrī. Un tieši šajos gados, pirmajos gados, kamēr es strādāju šeit, ar to es vēlāk varēju izdarīt to, ko es darīju pēdējos savas dzīves 10, 20 gados. Bet tas man bija, tas viss, tas zelts man bija izrakts šeit, no tās bedres. Arī Smiļģa dzīve bijusi vētraina. Man ir arī bijusi tāda iespēja, kas man vēl šo vietu dara mīļāk. Es redzēju Smiļģa pēdējo iemīlēšanos. Tā bija noteikti viņa pēdējā mīlestība. Viņš atzīma, kā vīrietis, viņam jau bija pār 70 gadu. Atbrauca man svaine no Zviedrijas, ārkārtīgi skaista dāma. Viņai arī tagad ir 82 gadi. Bet viņa atbrauc un viņa, tas Smiļģkungs viņai tā, un tās jau bija tajos gados, patika, viņa atnāca uz teātru, skatījās izrādes, un visiem sataisīja tāds pušķis uz šveiku, skatījās, un tā savām Zviedrijas bantītēm un satina. Tā kā nebija tāda labi ietinamie papīri, viņi sataisīja skaistas pušķis un salika avīzēs ietina. Avīzē kā tā dekoratīvā papīra ar šo Zviedru bantīti atsūtīja. Un arī Smiļģi kungam tādu pušķi, lai nodot, ko viņi bija sataisījis salātais puķiem. Un tad viņa satikās ar Smiļģi un brauca Smiļģis staigāt ar viņu. Un tad viņš posās un mūsu paša Ancīte, šeit ilgadīgi ģērbējiņi, tā viņam gludināja visu un pucē, jo tad mēs visi redzējām, un viņš to neslēpa. Un mēs bijām jau tik pieauguši, un to tik ļoti sapratām. Mēs bijām priecīgi, ka viņš ir laimīgs, un viņš jutās kā vīrietis, kas ir pagodināts no skaistas sievietes. Un tas ir tik dabiski. Viss, kas šeit noticis, šī ģeniālā cilvēka vadībā, tas viss ir ļoti dabiski. Es pateicos Dievam, es pateicos savam skolotājam, un es, protams, pateicos valodai, kurā es runāju, un kurā man gribas spēlēt.
Es esmu spēlējis krievu valodā ļoti daudzas filmas un labprāt arī biedrojos ar krievu kultūras darbiniekiem, bet es īsti tāda pilntiesīga un skaisti jūtos radoši, kad es runāju savā valodā. Jo kopt savu valodu un savu kultūru, mēs taču esam bagāti, ka mums ir tik maz tautiņi un mums ir tik skaista literatūra, māksla, tradīcijas un teātris. Teātris ir tā māksla, kas acu priekšā piedzimst, un viņa ir ar to pavisam neatkārtojama un nesalīdzināma ar citām mākslām. Tāpēc jau arī meitenes, kas vēl ar vienu, un jaunie cilvēki, puiši, kas grib sevi atdot teātra mākslai, es viņus vienkārši mīlu, jau tāpēc vien, ka viņi ir ar mieru to darīt. Kurš te saprātīgs cilvēks šodien gribēs kļūt par aktieru, zinot, kā tas praktiski notiek, vai ne? Caur kādiem ceļiem ir jāiet. Bet tas ir cilvēks, kurš grib to upuri nest. Un ja viņš grib nest, lai Dievs viņu svētī. Ja man izdosies, un ja es spēšu, un man būs tādas spējas to realizēt pašai, tad es lūkšu, lai man palīdz. Es gribētu sarīkot tādu vakaru, veltīt šai studijai un aicināšu viņus sabraukt no malām, kur viņi ir. Vienkārši atceroties šo studiju, pēckara studiju, kas te ienāca, par ko jau daudz ir domās dalījušies, kā dalīt tik maizītes ķieģelītes, cik mēs bijām tuvu un draudzīgi viens pret otru, un kā vēlāk mēs izmainījāmies, un kā tādā konkurences cīņā un amatu cīņās mēs arī uz vietas strādājošie kaut kā sākam viens otru tā ienīst vai arī pīties visādos tādos nejaukos izpaudumos, tad tas bija, tad to es gribu atcerēties, ka mēs būtu visi kopā.